Labdien, cienījamās dāmas un kungi, liepājnieki, pilsētas viesi. Es domāju, kā vislabāk sākt tādu uzrunu, jo runa jau ir par nopietnām lietām. Un pirmais, kas man prātā ienāca, tad 25 gadus atpakaļ šeit pat netālu Vecliepājā mēs ar savu bijušo klases biedru, solu biedru sēdējām uz viņa jaunbūves lievenēm un domājām, tas bija 91. gads. Kaut kas ir jādara. Atceroties no studiju laikiem to tekstu par Marksu un par proletariātu un važām. Atcerieties, kā tur bija proletariātam un tām važām. Tad mēs teicām, proletariātam vismaz bija ko zaudēt, savus važas. Mums nav pat tās, tad kaut ko sākam. Fonā es palaidīšu, varbūt tagad video palūkšu, ja? Kas tad tas UPB ir un ko viņš ir tajā pēdējā gadsimta ceturksnī izdarījis, sākot no nulles, sēžot uz lieveni, bet runa nav par UPB vai viņa marketēšanas stratēģiju vai kaut ko tam līdzīgu, bet runa ir par robežām. Un te tāda remarka no pagājušā gada radošo industriju konferences, kurā piedalījās mans dēls, un viņš pirms konferences, nodarbojoties ar izdevēju darbību, jautāja, vai mēs nevarētu kaut ko uzrakstīt par radošās industrijas potenciālu Liepājā. Un tā man atbilde bija, labprāt, bet es nezinu, kas tas ir. Pat tiešām nopietni. Un šodien es esmu te uz šīs skatūs, lai mēģinātu atbildēt savu redzējumu uz radošām industrijām. Jo kas pa lietu ir? Radošam mēs varam mēģināt formulēt. Viņš ir laikā definēts, telpā definēts, kaut kādā attīstībā. Industriju mēs varam mēģināt formulēt. Bet radošā industrija manā izpratnē ir robežu domāšana, nevis horizontu domāšana. Ko es ar to domāju? Robežas ir tās lietas, ko ceļ prāts. Un es ļoti labi atceros vienu ļoti sen atpakaļ, ļoti senos laikos, 82. gadā, savu rakstu literatūrā un mākslā, kas saucās Pārkāpt profesionālās tuvredzības robežas. Ja jūs zināt, kā es dabūju no tā brīža Latvijas arteta grandēm iekšā, ko es iedomājos, kas ir tā pārkāpšana pāri robežām. Un tā ir tā viena tēma, un pēc būtības tagad padomājot par to tēmu nopietnāk, es sapratu, kur ir tas joks. Es sapratu, ka mēs visi esam dažādi un mums patīk jaunībā dažādas arī pasakas, un man vairāk laikam nekā lielākai daļai, kā tur bija statistika uzrādīja, par kaķīšu dzirnavijām patīk pasakas. Man patika tomēr stāsts par Dulo Dauku. Jo kāpēc? Tāpēc, ka tur jau robeža nav skatā uz jūru. Tur var būt viena iedomātā robeža, kur mēs redzam ūdens līniju sajūt kopā ar debesīm, un to mēs arī visu laiku braucam meklēt visu dzīves garumā. Tāpēc mērķiem ir vienmēr jābūt augstākiem, lielākiem, tālākiem nekā dzīves garums. Tad problēmas ar robežu situācijām, ar robežu pārkāpšanas situācijām, ja vienīgi viņas nav tūmā, bet viņas atbīdās tālu un tālu. Kāpēc šī domāšana horizonta situācijās, jeb horizonta domāšana manā izpratnē, ir svarīgāk šim laikam nekā robežu domāšana? Redziet, mēs esam milzīgi izmaiņu laikā, vienmēr ir bijuši mainīgi laiki, bet šodienas nopietnie politekonomi ir definējuši šo laiku kā sākumu tādam jēdzienam industrializācijas revolūcija 4.0. Tas nozīmē, 3 jau ir bijušas aiz mugurā, tur tvaiku mašīnas, atcerieties no vēstures grāmatām kaut kādas revolucionāras situācijas. Tad IT industrija, un šobrīd mēs esam pilnīgi jaunā situācijā, kad mainās domāšanas ātrums, kad mainās tehnoloģijas, kad mainās ģeopolitiskās situācijas, kaut vai tikai tehnoloģisko ātrumu izmaiņa. Ja es nemaldos, Facebook auditorijas kaut kur dzirdēju būt 2. lielākā populācija pasaulē, apdzinot Ķīnu un tam līdzīgi. Tas liek prātam mainīties līdzi, jo tā šodienas pasaule būvējās daudz augstākā komplicitātē. Un ja mēs paskatītos, kā ir vadāma šāda ļoti kompleksā pasaule, mēs kā cilvēki, protams, varam izvēlēties 2 ceļus. Viens no tiem. Man neinteresē tā kompleksitāte, man ir sava lieta, es viņu daru labprātīgi, es viņu daru no sirds, un tā ir mana lieta.
Un te mēs nonākam tajā interesantā situācijā, kad esot tikai man arhitektam, vai kādam māksliniekam, vai kādam vienalga aktieris un tam līdzīgi, un domāt te šaurajās profesionālās kategorijās. Mēs neiegūstam zināšanas no citām kastītēm. Tai brīdī, kā jūs mēģināt iegūst zināšanas no citām kastītēm, jums rodās arī slēdzienu iespējamības savādākā līmenī, piemēram, no mūsu kaut kādām industrijām. Ja mēs ražojam dzelzbetonu, tad, ja tu prasi dzelzbetonu inženierim, kā var izdarīt to un šito, viņš saka, to var izdarīt tā un šitā, un to nosaka dzelzbetonu tehnoloģija. Ja mēs prasam metāla inženierim, viņš atbild līdzīgi. Bet, ja kāds padomā, ko var izdarīt ar diviem materiāliem kopā, un mēs saliekam šos inženierus jaunā, augstākā attīstības līmenī domāšanā, tad viņi saka, tas ir racionālāk izdarāms tā un šitādi. Tā mana recepte domāšanai par virzīšanos pasaulē ar horizonta metodi prasa 3 lietas. Drosmi, disciplīnu un pacietību. Kas ir horizonta domāšanā drosme? Tā nav bezbailība. Tā nav braukt ar laivu jūrā, nezinot, kur tu nonāks un tam līdzīgi. Drosme ir pārvarēt bailes par bailēm sevī. Bailes nebūt perfektam. Bailes neizdarīt tās lietas tā, lai tev neizpelnītos aplausus. Bailes par, nezinu ko vēl, par nākotnes ideju kaut kādu attīstību. Tad faktiski tā cīņa ar iekšējām bailēm un metode baiļu pārvarēšanā ir pirmā no komponentēm nākotnes radošam redzējumam. Otrā lieta – disciplīna. Radošums ir tāda lieta, paši ziniet. Man arī gadījies, te ir, te nav, te var sanākt, te var nesanākt. Bet ar to nevar uztrenēt ilgtermiņa darbošanos. Disciplīna ir kopt 3 lietas vienlaicīgi. Garu, dvēseli un miesu. Tātad prāta spējas, emocionālo stāvokli un arī fizisko stāvokli. Es sen atpakaļ, ļoti sen atpakaļ, ļoti senos laikos bija pilsētas arhitekts, šīs Liepājas pilsētas arhitekts, un man likās patiešām, ka es ļoti daudz strādāju. Un tad kaut kad pēc 20 gadiem pārdomājot to lietu, bet kas tad bija? Es tur pilnīgi slinkoju, jeb kas tur bija? Un tā lieta bija, ka ieejot uzņēmējdarbībā, attīstot dažādas disciplīnas, liekot vienu pie otras kopā, šī domāšanas metode pārgāja pakāpeniski uz tādu kā kibernētisko domāšanu, ka tev nav vairāk aritmētiskās kategorijās jādomā pa vienu vai otru vai trešo lietu. Un tad, kad tu ieej šajā kibernētiskās domāšanas kategorijā, tad mainās priekšstats par to, ko tu vari izdarīt. Laikvienībā X, telpas vienībā Y, un tādā veidā veidojas plašums. Tāpēc mums nebija grūti, skatoties tās bildītes atpakaļ, ieiet vienlaicīgi vienā, otrā, trešā sektorā, no kultūras līdz industrijas sektoriem. Mums nebija tēmas, kas tas ir. Mums bija tēma panāca priekšā, mēs tiksim ar tevi galā. Un tas ir tā disciplinētības uztrenēšana. Un trešā lieta, darot lielas lietas vai nozīmīgas lietas, pacietība ir tā trešā komponente. Jo nevar gribēt rezultāts rītdienā pusdienas laiku. Bet, lai jūs to gribētu, jums ir līdzīgi tā kā jūrā braucējiem. Jums jāatrod sevī navigācijas sistēma, jo modernā, komplicētā pasaule prasa orientēšos pie mainīgiem mērķiem, pie mainīgās vietas, teiksim, tā kā jūrā mēs redzam, jā. Bet ir jāorientējās pēc kaut kā, tā kā vecie jūrā braucēji, pēc zvaigznēm. Kas ir tās mūsu zvaigznes, pēc kā mēs orientējamies? Ne jau tā kā mežā ieejot un 3 priedies apmaldoties. Mums ir jābūt lielām vērtībām. Tad arī ar mērķu definīciju nav problēma. Tad mums ir jebkura tēma paņemama un paceļošana no radošuma viedokļa. Šodienas radošuma priekšnoteikumi. Man šobrīd ir tāda jau gada apmēram ir spēlējušā trenera funkcija, jo operatīvās UPB biznesa lietas ir nodotas jaunai paudzei. Un tāpēc man liekas, ka tā funkcija ir vienlaicīgi būt uz spēles laukumu un vienlaicīgi mēģināt dalīties zināšanām. Zināšanas. Pirmā no lietām. Pie tam zināšanas nevis savā kastītē. Zināšanas vismaz par 2-3 kastītēm. Jo to slēdzienu, ko jūs izdarīsiet, saliekot kopā to 3 kastīšu līmeni, būs pilnīgi cita iespējamā reakcija. Zināšanas pa horizontu un zināšanas pa vertikāli, tā kā kārtainai tortei.
Nepatīk mums politika, bet jāzina politika. Nepatīk mums filozofiskās lietas, bet ir jāzina filozofiskās lietas. Nepatīk mums taktiskā informācija, bet viņai jābūt ir. Un nepatīk mums iedziļināties detaļās, bet tai operatīvai līmenim jābūt. Ja jums sajiet kopā šīs 4 lietas ar vismaz 3 laukiem no horizontālā, tad jūsu slēdziena domāšanas ātrums, lēmumu pieņemšanas ātrums kibernētiski ļaus izdarīt pašlabākos jēdzienus. Jo, ja pasaules temps mainās un nemainās jūsu domāšanas ātrums, un viņš nevar mainīties tik strauji, tad jāpielietoja cita metode, lai tiktu pie pareizās sensorikas. Bija tāds gadījums arī no biznesa viedokļa. Mums tur kaut kur Norvēģijā kronas glabājās un tam līdzīgas, un es saviem finansistiem teicu, Klau, nevajadzētu mums tās kronas samainīt pret ēriķiem. Uz ko man finansists teica, nē, banku eksperts saka, viss būs kārtībā, Norvēģi krona. Labi, pieņēmām pragmatiski lēmumu nemainīt. Rezultātā sākās lielā Norvēģi kronas krīze. Kāda ir fabula no viss tās? Paļaujieties tikai uz savām emocijām, nevis ekspertīzēm. Tāpēc, ka ekspertīzes bieži vien ir būvēts uz nepareizu sensoriku. Tas nozīmē sensori, ja signalizē nepareizas laikvienības, tad jūsu lēmumi būs nepareizie. Vērošana, otrai tēma. Jūs varat kustēties dabā un neko nevērot, bet jūs varat skatīties, kā tur vējš ir, kādā pusē kokam sūna aug, un no tā jau izdarīt secinājums. Tad viena no lielākām lietām, attīstot savu radošumu, ir attīstīt sevi vērienīgumu uz visām lietām. Un laika gaitā jūs redzēsiet, ka jūs spējat definēt lietas daudz dziļāk, ātrāk, intuitīvāk, bez analīzēm, jo jūsu sensorika ir uzrādījis daudz lielāku ietekmes lauku. Jautāšana. Tikpat svarīga kā vērošana. Kāpēc pasaule ir tāda? Kāpēc nevarētu skatīties uz tām lietām no otras puses? Kāpēc kāds dara to tā un nevis citādāk? Tad revolucionārismu pieeja apšaubīt visu, kas ir establishment kvalitātēs, ir šī nākotnes radošuma formula. Un pēdējais – sistēma domāšana. Ja jūs gribat domāt tikai profesionālās kategorijās, tad palieciet pie robežu definīcijām. Ja jūs gribat saprast pasauli un savu vietu pasaulē un izpētīt, cik lielā mērā jūs varat paļauties uz sev uzlikto uzdevumu realizāciju, tad jums jādomā par kopējo kategoriju. Jums jāatver šajā formulā viss informācijas līmenis, bet ne informācijas līmenis kopumā padara jūs gudrākus. To varbūt varēja teikt 19. gadsimtā, ka informācijas pieejamība ir problēma, un tāpēc, jo informētāks cilvēks, jo gudrāks. Šobrīd tā lielākā problēma ir atdalīt informatīvos gružus no nozīmīgas informācijas un atrast šīs vadzvaigznes informācijas uztverē, kas jums ļaus saslēgt tās lietas kibernētiski augstākā līmenī. Vēl daži interesanti citāti. Ar iepriekš teikto, ko es teicu, ļoti labi sajiet kopā šis iespēja dot priekšroku sagatavotam prātam. Vēlreiz izgaršojiet to citātu. Iespēja ir tā kā tāds autobus. Viņš brauc garām un jūs stāvat pieturā. Bet ja jūs neesat sagatavots dot signālu šoferim, ka viņam jāapstājās, jūs varētu iekāpt autobusā, aizbraukt garām. Tāpēc prāta gatavošanas tēma, miesas, gara un dvēseles gatavošana savai varbūt mūža iespējai ir pirmais un lielais dzīves uzdevums. Vēl varbūt ne visu vajag darīt, ko var izdarīt, bet jādara tikai tieši tās lietas, ko nevar nedarīt. Un tāpēc 5 reizes pajautājiet sev, kāpēc to dara. Toyotas koncepts ir ārkārtīgi nopietns, ilgus laikus ar savu konceptuālu lietu izturējis kaut kādas pārbaudas, un tāpēc man liekas, ka nav pamats šaubīties par viņu filozofijas sastāvdaļu. Mans mīļākais filozofs Konfūcijs. Ja viņi paņem kā rokas grāmatu, tur katrai dzīves situācijai ar to milzīgo 1000 gadu aizmugurē var atrast šodienas pielietojumu. Tas nozīmē, tie domu graudi tur ir iekšā ielikt, un vienkārši ar viņu jāizdzīvo. Un šis ir viens no tiem citātiem, kas ļauj mums neapjukt ikdienas sīkumos, kas liek paskatīties uz lielām lietām un iesaistīties viņu veidošanā, viņu līdzveidošanā, viņu faktiski jaunas definīcijās. Jā, bet arī citi gudrinieki saka kaut kādas labas lietas. Un tāpēc jums varētu dot līdzi ceļa maizē šo ceļš uz ilgstošiem panākumiem. Neatrodas kaut kur ārpusē.
bet tas sāks iekšpusē, jūsos. Kā jūs definējat attieksmi pret sevi, pret pasauli, cik jūs gribat pozitīvi redzēt pasaules tālāku attīstību un kāda ir jūsu loma tajā. Neaizmirstiet, ka daba neapbiežo, viņa uzkrauja mums tikai tik daudz pienākumus, cik mēs spējam katrs nest. Bet to, ko mēs spējam katrs nest, tā ir iekšēja atbildība par sevi pašu, par savu vietu šajā sistēmā un par to, ko mēs gribam pasaulē nodot tālāk. Un tad pats pēdējais no citātiem, man liekas, ārkārtīgi labs. Tā kāpuru tematika un tauriņu tematika, un tā ir viena matērija un viena izdzīvošanas lieta, viņa jau ir, apmēram, mēs varam ar sevi salīdzināt. Gan no bērnības līdz vecuma kritērija, gan no pilnīgi, teiksim, neinformēta maza cilvēka līdz informētam cilvēkam. Un tā lielā kritiskā lieta, kas ir jāatcerās, skatoties šo te citātu, ir, tad, kad jums pienāk tas tauriņu lidošanas brīdis, jo spārnis jau nevar atņemt, tad jums jāsaprot, ka jums jāmaina attieksme pret zemes situāciju. Tā kā šeit, no ģeotermikas dabas likumiem, jums jāiet uz aerodinamikas likumiem. Un tas, kas to neizdara, paliek tauriņš, bet ar rāpotāju sindromu. Novēlu visiem būt tauriņiem ar aerodinamikas simbolu. Paldies!